Pēdējos gados uzplaiksnījuši šajā valstī pamatīgi iedragājuši turismu nozari. Kā šī tendence sola ietekmēt atpūtas braucienu cenas, to skaidroja Natālija Valdniece. Pirmais reis ir 26. oktobrī un varam 12 cilvēki tikai pirmā. Turisma operatora testūra Latvijā vadītājs pēc mūsu lūguma saskaita, cik ceļotāji ir pieteikušies uz Ēģipti šosezon. Nav daudz, viņš konstatēja, ja lidmašīnā ir 140 vietas, 20 ceļotājus, kuri ir gatavi doties uz Ēģipti, vēst absolūti nav izdevīgi. Latvijas iedzīvotāji plāno atpūtu šajā ziemas sezonā, taču ne šajā valstī. Septembrī un oktobrī viņi labprāt izvēlās Turciju, piemēram, uz šo valstu oktobrī testūra lidos 3 reizes dienā. Tas ir ļoti liels apjoms, tiešām tas ir ļoti liels. Pagaidām joprojām tur ir 30 un 25 grādi. Tāds risinājums ir, un tāpēc mēs varam palielināt programmu. Bet Turcijas sezonas līdz tikai oktobra beigām un viss. Un kas būs novembrī, decembrī? Kopš novembra sākuma var lidot uz Kanāriju salām, taču pieprasījums daudz vairāk pārsniedz piedāvājumu. Turklāt sakarā ar nemieriem Ēģiptē Kanāriju salas uzkurvē cenas. Mēs neesam vienīgie, kas dzīvo pasaulē. Pasaulē ir arī daudz citas zemes, un arī viņi nevar ceļot uz Ēģipti. Un arī viņi izvēlās citus virzienus, un tāpēc ir jāsaprot to, ka cenas visos citos virzienos kļūs augstāks, jo tas pieprasījums ir ļoti liels īpaši no Eiropas. Un tad ir tā, ka ir jādomā ļoti laicīgi, kā rezervēt un uz kurien braukt. Viena Latvijas ceļotāju daļa tomēr cer, ka situācija Ēģiptē atrisināsies, tāpēc pagaidām nogaida un citus galamērķus nemaz neplāno. Taču, ja pēc 2 nedēļām situācija šajā valstī nekļūs skaidrāka, mūsu turisma aģentūras plāno samazināt lidojumu skaitu pie Sarkanās jūras. Neziņa par Ēģipti, ka galamērķi būtiski ietekmē gan turisma aģentūras, gan turisma operatoru darbu. Tiesa nemieru turpināšanās šajā valstī turismu aģentūru darbu ietekmētu mazāk, jo tās atšķirība no tūru operatoriem bez čārtera ceļojumiem piedāvā arī citus pakalpojumus, piemēram, aviobiļetes, konferences, viesnīcu pakalpojumus. Lai neciestu zaudējumus, vairāki tūru operatori visas likmes vairs neliks uz Ēģipti un šobrīd mēģina saprast, ko nākamgad šīs valsts vietā piedāvāt mūsu atpūtniekiem ziemas sezonā. Tas arī nav biznesa jau godīgi. Varbūt mēs varam padomāt par slēpošanu, par nākamu sezonu, par Palmu de Maljorku un tā tālāk, bet vēlreiz, būs Ēģipte ļoti labi, vai nebūs, varbūt labāk, tā kā mēs šodien varam padomāt par savu nākotni, par savu attīstību zemā periodu. Taču skaidrs ir viens, līdzvērtīgas alternatīvas Ēģiptei nebūs, jo visi piedāvājumi visdrīzāk būšot dārgāki, vismaz par trešdaļu, un ja Itālijas, Francijas, Vācijas turistus tas apmierinās, tad mūsējiem, diemžēl, sitīs pa kabatu. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT.